Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, tiešraidē no Sporta nama Jēkabpilī. Šodien 4. spēle starp Liepāja Triobet un basketbola klubu Jēkabpils. Liepāja Triobet treneris Kaspars Mainieks ar mani kopā. Nu, treneri, atkāpšanās ceļa vairs nav. Protams, un tas tikai vēl interesantāk ir visiem, es domāju. Iepriekšējā spēlē Džonsons nespēlēja. Kas bija viņam atgadījies un vai šodien spēlēs? Nu, bija neliela mikrotrauma un negribējām, teiksim tā, sabeigt, lai viņš varētu spēlēt atlikušās 2 spēles. Kas būtu tas galvenais, kas ir jāizdara, jo Liepājā jūs man teicāt, ka negribat vairs atgriezties, tagad droši vien gribat. Kas būtu jāizdara, lai atgrieztos? Es domāju, tikai un vienīgi mums ir pašiem ar sevi jātiek galā, jo, kā Liepājā parādīja, kamēr spēlējām savu spēli, mēs bijām vadībā un drošā vadībā, kad atslābām. Tad viņi sajūt spēli, un pēc tam mums jau pašiem radās nepārliecinātība, kas, diemžēl, beidzās ar zaudējumu. Latvijas basketbola līgu spēlēs, kas ir notikuši, uzvarēja visu laiku Mainieki. Jēkabpils salauz šo tradīciju, jums šodien laiks turpināt? Protams, arī mums ir jālauž. Šeit skatītāji tādi skaļi ir. Jā, un īstenībā tāpēc es neteikšu, ka ir nepatīkami spēlēt, ir patīkami spēlēt, ka šeit vietējie skatītāji tā atbalsta, jo tas jau arī mūs motivē. Ok, paldies, vēlēšu veiksmu un arī tiksimies 5. spēlē, ja tāda būs. Tās bija galvenais, ne, bet trenera asistents Kaspars Mainieks. Basketbola klubu Jēkabpils galvenais treneris Edmunds Valēko ar mani. Treneri, pirmais jautājums, kas jums ieplānots šo trešdienu? Šo trešdienu? Tas bija vairāk tā kā uzvedinoši. Jums šodien uzvara medaļas, zaudējums nevar atkāpties. Nu, spēlēsim, skatīsimies, jā. Nekas jau nemainās, spēle no spēles. Pagājušajā gadā uzvarējāt un medaļas kārāt kaklā izbraukumā. Šodien vajadzētu savējos līdzjutējus atalgot. Tas būtu vēlams un tas būtu liels prieks, un tas arī īstenībā būtu nopelns, zinot, kādi mums fani. Kas būtu pats galvenais, kaut kādi pāris uzdevumi, kas jāizdara, lai liepājnieks pieveiktu šo? Daudz uzdevumu ir, daudz. Daudz kombināciju, daudz uzdevumu. Jā. Labi, paldies. Tuliņ arī spēle sāksies. Edmunds Valēko, basketbola klubu Jēkabpils galvenais treneris. Kopumā metiens bija diezgan labs. Andrijs Mažotis turpina savus komandas uzbrukumu, 9 sekundes. 8 Mažotis pats met uz tālo metienu un arī atklāja viņš rezultātu 2-0 par labu Liepāju Triobet. Sokolovs palicis pret Lauri Blau, bet viņam izsit ar bumbu no aizmugures Žeļonis. Žeļonis jau ir ātri uzbrukumā, piespēle no Andrijusa Mažuta un 2 punkti ar sodu. Pārkāpt pret viņa noteikumus un bumbas trieciens grozā no augšas. Redzam ar kādu enerģiju un gribas spēku Žeļonis devās pēc šiem 2 punktiem. Daudz grūtāk ir sagatavoties šādiem svarīgiem un izšķirošiem mačiem. Jēkabpils uzbrukums, iespēja jau šajā uzbrukumā izlīdzināt rezultātu. Patraucēja Edgars Žeļonis, kuram otrā personīgā piezīme, un Borvelam būs jāstājās uz soda metienu līnijas. Redzam vēlreiz atkārtojumu. Edgars Žeļonis augstā lēķicienā mēģina nobloķēt metienu. Tas viņam īsti neizdodas, un labi, ka arī ar Borvelu viss ir kārtībā pēc šāda augstu lēcienu. Tagad Jēkabpils mēģinās pirmoreiz šajā spēlē izvirzīties vadībā, iesāka viņi spēli pāris minūtes, negulstot ne punkta, ļaujot pretiniekam izrauties 5-0 vadībā, tomēr pēc nospēlētām Maikls Borvels pats laužās tuvāk grozam, tas viņam arī izdodas. 7 sekundes Mažotis pret Tayloru. Jānis Androps no tālās distances atkal paliek nepiesakts. Jānis Androps ilgi pacietīgi driblē, tomēr atdod viņš šādu vieglprātīgu piespēlēšanu. Reiz Pāvils Veselovs bija šo piespēli, un tagad jau Jēkabpils uzbrukums ar Rinalds Sirsniņš. Redzam vēlreiz atkārtojumu. Rinalds Sirsniņš pārnāk pāri laukuma centram. Andrijs Mažotis palika man aiz muguras, ātrs šāviens pa grozu un Sirsniņš šādās situācijās ir bīstams. Aizvest puslaiku pārtraukumā savu komandu.
ar pārsvaru punktu. Statistika sailēs. Sokolova tālmetiens. Precīzi! Veselova tālmetiens. Nav precīzi. Pirmais pie bumbas Jurēvičus. Un noslēdzās otrā ceturdaļa. Kaut kāds kašķīts vēl starp spēlētājiem. Spēlētāji savā starpā tur īsti nesadalīja. Nu, redzam atkārtojumā. Redzam vēlreiz. Sokolovs atņēma bumbu Jurēvičam. Un ar to arī viss sākās. Pēc tam Sokolovs trāpa bumbu Jurēvičam. Nedaudz tiesneši paskatīsies tūlīt atkārtojumu un mums pirms tam puslaika intervijā. Rinalds Sirsniņš ar mani kopā. Nu, Rinaldi, pagaidām +4. Kas jums tur beigās notikās? Nekas, izslīdēja Sokolovam bumbu un trāpīja Jurēvičam. Tas uzsprāga un viss. Tā tiesneši apspriež par tehnisko vai nesportisko piezīmi. Sviests. Nu, ok, to mēs redzēsim otrajā puslaikā. Varbūt nedaudz par spēles pirmo daļu. Nu, sākāt netik labi, pēc tam jau atspēlējāties. Vienmēr ir grūti pret Liepāju spēlēt sevišķi pašā spēles sākumā, jo viņiem ir spēka daudz, agresīva aizsardzība. Bet es domāju, ka mēs esam pietiekami labi noturējuši viņus uzbrukumā un ielaiduši. Mēs esam tikai 29 punktus, tā kā ir ļoti labs pirmais puslaiks, tā jāturpina tālāk. Tas palīdz, ka Liepājniekiem vairs nav kur atkāpties? Tas jājautā viņiem droši vien. Jā. Mums ir savi mērķi, savs tā schēma, kā mēs ejam no spēles uz spēli. Tā kā man grūti spriest, vai viņiem tas vieglāk vai sliktāk. Labi, neturēšu tevi vairs ilgāk. Tas bija Rinalds Sirsniņš. Nekur tālu nepazūdiet. Maza reklāmiņa un tūlīt jau ar Latvijas basketbola līgu direktori Lāsmu Zanderi aprunāsimies par šo sezonu kopumā un iespējams arī kaut ko jau par nākamo sezonu. Latvijas basketbola līgu direktore Lāsma Zandere mani kopā. Labdien, Lāsma! Sveiki! Šajā spēlē ir iespējama apbalvošana. Varbūt īsumā par šo sēriju un pēc tam parunāsim arī par sezonu kopumā. Ņemot vērā pirmā puslaika beigas un vispār kopumā to, cik spraiga ir šī sērija, es šobrīd nevēlētos komentēt, kad būs apbalvošana. Un gan par pirmo vietu, gan par šo trešo vietu par pilnām sērijām, un es novēlu tikai izturību klubiem, un tad redzēsim, kā būs. Sezona ir bijusi ļoti gara, bet mēs būsim sautīgi gan skatītāji, gan komentētāji, gan visa darba grupa, ka būs 5 spēles šeit un 7 tur. Bet varbūt tad paskatīsimies uz visu sezonu kopumā. 24. sezona tūliņ būs aizvadīta. Jā, sezona tūliņ būs aizvadīta, un manuprāt, tā ir bijusi diezgan veiksmīga. Un par to noteikti pirmām kārtām ir jāsaka milzīgs paldies klubiem par ieguldīto darbu, jo strādājot ikdienā, dienā ar klubiem, mēs tiešām redzam to, cik daudz varbūt skatītājiem neredzamo tādu pusi, ko klubi iegulda, cik lielu darbu, līdz ar to galvenokārt paldies klubiem. Un, protams, arī atbalstītājiem, jo mums ir izdevies veikt daudz un dažādus projektus. Tā kā turpināsim arī tā strādāt. No sportiskā viedokļa intriga ir bijusi visu sezonas garumā. Daudz komandas ir pārsteiguši gan pozitīvi, dažas arī, protams, negatīvi, bet katru uzvarēt varēja šo sezonu. Jā, protams, sportiskā intriga ir kāpus pēdējos gados, tas mums visiem ir redzams un skaidrs. Un šeit es arī nevēlētos izcelt varbūt vai komentēt kādu konkrētu komandu, jo tiešām visi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu un arī šitie sastāvi katrai komandai ir ļoti spēcīgi un konkurentspējīgi. Līdz ar to beigsies sezona, tad varēsim atskatīties kopumā uz visām komandām. No malas vērojot, braukājot pa spēlēm un komentējot, es redzu, ka ir skatītāju pieplūdums. Tiešām paliek arvien vairāk, uz to mērķtiecīgi tika strādāts, vai paši basketbolisti to ir panākuši? Nu, noteikti, kad arī konkurentspējīgie sastāvi un interesantās spēles to ir panākuši, bet
tiek arī ļoti mērķtiecīgi uz to strādāts. Mēs pēc katras sezonas veicam tādu kā pētījumu, kur pēdējos gadus parādās, ka aptuveni par 20–30% palielinās apmeklētāju skaits. Līdz ar to arī šeit ir jāsaka liels paldies klubiem par tieši mājas spēļu organizēšanā ieguldīto darbu. Un, protams, arī mēs veicam dažādas akcijas un kampaņas, lai skatītājs piesaistītu. Kā zināms, vakar noslēdzās viena no lielākajām akcijām, kas jau kļūst par tradīciju – Trāpi un brauc akcija. Jā, tā noteikti ir viena no tādām pēdējo gadu tradicionālākajām akcijām. Bija Aldera skatītāju konkurss, kurš risinājās visu otro posmu šajā sezonā. Tas notika jau 5. gadu. Pateicoties Alderas atbalstam, mēs varam izspēlēt Škodas automašīnu. Un vakar Jūrmalas fans aizbrauc mājās ar pilnīgi jaunu automašīnu Škoda. Nu, super! Par translācijām. Šosezon es pats komentēju šeit Best for Sport TV, fināls rāda tagad LTV7, arī Sportcentrs.com ir bijušas translācijas. Varbūt var vairāk pastāstīt par translācijām. Jā, šogad mēs sākām sadarbību ar Best for Sport. Un, protams, arī jāsaka viņiem liels paldies un joprojām jāsaka klubiem paldies par to, ka ir vairāki klubi. Klubiem ir dota iespēja savas mājas spēles atrādīt jebkādā televīzijas kanālā. Tā skaitā Best for Sport kanālā vai Sporta centrā vai Latvijas televīzijā. Līdz ar to paldies tiem klubiem, kas to dara. Kā mēs zinām, piemēram, Latvijas universitāte savā mājaslapā atrāda un ir raduši iespēju translēt savas mājas spēles. Līdz ar to mēs varam teikt paldies. Mēs izvēlamies mūsuprāt aktuālākās un interesantākās spēles tajā brīdī un ceram uz klubu iesaisti arvien vairāk un arvien vairāk translācijām. Ok, par šo sezonu tad mums drīz arī jābeidz, jo drīz atsāksies otrais puslaiks, bet varbūt par nākamo sezonu, 25. sezonu, apaļu jubileju, kaut kā īpaši svinēsim? Svinēsim, jā. Bet galvenokārt mēs plānojam dažādas pasākumus. Būs jau šobrīd var solīt, ka būs ļoti daudz un dažādi pārsteigumi. Būtībā šobrīd jau esam sākuši darbu. Gan nezinu, vai vēl var atklāt, bet nedaudz var ieskicēt. Esam sākuši kārtot LBL vēsturi, nopēt pirmās spēles, pirmās sezonas, līdz ar to līdz šai 25. sezonai, kas būs nākamā. Un, protams, iesaistīsim klubus, skatītājus, joprojām domāsim jaunas kampaņas, akcijas un dažādas lietas, lai tiešām 25. sezona būtu svētku sezona. Nu, super! Līdz šim ir Jēkabpils pierādījuši, Jūrmala ir pierādījuši, ka tā geogrāfija paplašinās. Un Jēkabpils ļoti veiksmīgi, tāpat arī Jūrmala. Ogri uzvarēja Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā. Vai gaidām viņus arī LBL? Nu, teikšu tā, ka oficiāli esam uzaicinājuši, protams, Ogri, un mēs būtu ļoti priecīgi, ka katru gadu šī geogrāfija paplašinātos, jo mēs redzam, cik ļoti mīlēts ir basketbols tieši reģionos. Protams, arī Rīgā, bet šeit Jēkabpilī tīpaši mēs to varam redzēt. Līdz ar to gaidīsim atbildi no Ogres, bet esam atvērti konsultācijām un atbildēt jebkādiem jautājumiem Ogrei, lai Ogre nākošgad būtu Alderas Latvijas basketbola līgā. Super, paldies! Žotis ļoti cieši klāt ir Sirsniņam. Interesanti pavērot šo duelu, bet tikmēr nepieseks paliek Andrejs Šeļakovs. 5 punkti Jurievičam, viņam 2 rezultīvas piespēles un Jakovičam 4 bumbas, 4 punkti. Varbūt pat izvirzīties vadībā, viss atkarīgs no tā, kādu metienu mēģinās izdarīt Liepājnieki. Tagad Maikls Porvēls pārtvēris bumbu, pats laužās uz grozu. Nedaudz lielāku pārsvaru šajā gadījumā 4 punkti. Plusā viņiem Jānis Androps turpina būt bīstams uzbrukumā. Labi, Mažotis tiek galā ar Sirsniņu, nelēž viņš nekur šo spēlētāju tālāk. Un cieši klāt ir Liepājnieki 3. ceturtdaļas beigās saviem aizsargiem nedaudz pārcenšās. Jurēvičs nebūs spiests spēli beigt ātrāk, un tagad turpinās Liepājas uzbrukums 8 sekundes viņiem. Lauris Plaus pret Miku Sokolau, laba piespēle Jānim Antropam. No jāmēģina Liepājai tagad uzbrukt precīzi. Sliktākajā gadījumā izlīdzinot rezultātu, labākajā pat izvirzoties vadībā. Spēli vēl viens tālmetiens Liepājai, šoreiz Džonsons nav precīzi. Ātri pār laukumam dodās jau. Pavisam vienkārši iemesla, kāpēc Jurēvičs uzskatīja, ka noteikumus viņš pārkāpis šajā situācijā nav.
redzamā atkārtojumā. Iet Taylors augšā uz grozu. Mēģina tīri nospēlēt Jurēvičs. Tas vai tas viņam izdevās, tas ir jāspriež tiesnešiem. Bet pirmais piebūmus bija Antrops uz īsu brīdi, tomēr Devins Taylors viņu atbruņoja. Vēl 2 punktu grozā Maiklam Burvalam. Viņi to spēlē no otras laukuma puses. Nebūs jāsāk spēli no pretējā gala. Atnesīs savai komandai un Jēkabpils pilsētai sudraba medaļas. To mēs varam teikt tādēļ, ka tad būs 4 punktu pārsvars un ar 1 metienu. Pēc izmetienu vairs nepietiks Liepājai. Jāmēģina iemest 3 punkti ar noteikumu pārkāpumu. Precīzi ir Andrijs Mažutis, vēl 6 sekundes. +1 tikai Jēkabpils komandai, -1 Liepājniekiem, minūtes pārtraukums. Jēkabpils komandai, nu varēja vēl Mažutis mēģināt. Ne, bet tiesneši varbūt varēja nosvilpt šeit piezīmi, tad Mažutim būtu vēl 1 soda metiens. Tādā veidā pretiniekam būtu vēl jāpacīnās par bumbu, tomēr 5 sekundes ir par daudz šādiem riskantiem gājieniem. Sirsniņš ir precīzs, vēlreiz Mažutis, 3 sekundes Mažutis krīt, bumba pie Liepājniekiem, ne pie Sirsniņa, un 3. vieta ir šajā sezonā Jēkabpils lūžiem. Liepāja trio, bet bija pelnījuši tikpat ļoti kā Jēkabpils šo 3. vietu, tomēr šoreiz uzvarējuši ir Jēkabpilieši. Izslēgšana spēlēs tomēr 3. vieta. Nu, Liepāja izcīnīja 3. vietu regulārajā sezonā, kas ir ļoti apsveicams rādītājs. Bet tomēr nācās piekāpties spēlē par bronzu un tūliņ arī būs apbalvošana, bet pirms tam mēs mēģināsim noķert kādu no Jēkabpiliešiem uz interviju.
izraut tomēr no svinību vienas. Nu, tagad jau esi smaidīgāks un priecīgāks kā sezonas pēdējās spēlēs. Protams, esmu neizskām laimīgs un lepns par savu komandu, ja, kas es zinu, ka daudz neticēja mums, bet mēs paši ticējām, ka es zinu, ka mums bija grūti, ka mums sastāv problēmas un tā, bet mums bija, varbūt jau tas ir kaut kur teikts, bet tiešām komandai fantastiski liela sirds, un mēs bijām tiešām visi par vienu un viens par visiem. Un visas tās grūtības īstenībā, kas sezonas laikā bija, sastāv tās tikai mūs saliedēja kā komanda. Nu, ja tā būtu baterija no 100%, cik tev vēl ir palikuši? Nu, jau atkal kāds 70 atnāca atpakaļ. Pašās pēdējās sekundēs varētu būt, līnija bija sarkana, teikšu atklāti. Kas pietrūka, lai šogad pacīnītos varbūt par nedaudz augstāku kalnu? Šāda bronza jau tev ir pagājušajā gadā. Šogad vajadzēja varbūt nedaudz augstāk. Kas bija tas, kas pietrūka? Nu, droši vien pret Ventspili, lai spēlētu ar tādu sastāvu, kā mums pašlaik nepietiek. Ja? Tomēr tie resursi bija galvenie. Un, kā jau tu atceries, mēs provocējām viņus Ventspilniekus mest daudz, ātrus sasteigts metienus. Un visa sērija līdzīgi bija izņemot pēdējo spēli, ka viņi parādīja, ka augstas klases spēlētāji guva realizēt savus. Bet es par to nedomāju, es domāju par šo. Ok, fināli jau tu droši vien skaties, vai ne? Es skatos, jā, un lai veicās viņi. Ir kāds favorīts? Jā, es pa Ventspili. Tas labi. Kā tev pašam nākotnes plāni? Nu, tagad jānosvin ir, protams, medaļa, un tad domās, vai jau ir apmēram zināms, paliks Jākapilī? Vai tas vēl nav zināms. Pirmkārt, es domāju, jāsadziedē visāds mikrotraumas, jāatkopjās drusiņi, ja, un tad jāstiekās ar aģentu un jārunā nākotnes plānu. Kas bija grūtāk, izcīnīt pagājušajā gadu šo medaļu vai šogad noturēt? Es teikšu, viennozīmīgi noturēt. Viennozīmīgi, ja, jo es domāju, visas komandas ir pa kādu pussolīti, uz augšu pagājuši, gan sastāvziņā, gan spēles ziņā. Tā kā bija visas ļoti grūtas spēles visu sezonu. Ne ar vienu komandu nevarēja pieiet pusnopietni, jo uzreiz dabū pa kāju. Un šis mačs arī pierādīja, ļoti daudz asumu bija. Nu, tas ir play-offs, to jau mēs neviens negaidījām, ka būs kaut kāda pastaiga, vai glaudīšana. Tā kā no emocijas ir emocijas, asumi ir asumi, pie play-off tas piedien. Bet bija interesanti pret Liepāju nospēlēt šo sēriju. Ko lūdzu? Pret Liepāju interesanti šī sērija bija. Treneris Helmans bija labi sagatavojis arī pretiniekus. Viņi visu sezonu bija labi sagatavot komandi, ja, un es pat nobrīnījos, ka viņi nednīja tajā pirmajā divniekā, ja pēc regulārās sezonas vēl iespējas bija, tā kā cepuri nost viņiem, bet es vēlreiz gribu pateikt lielāko paldies saviem komandai, ja, atbalstītājiem, treneriem, fizioterapeitiem, visiem, kas mums palīdzēja sasniegt šo medaļu. Pēdējais jautājums. Kādreiz ar Rudolfu Rozīti kopā izcīnījāt FIBA kausu, tagad Rudolfs ir treneris, tu joprojām spēlētājs. Kā saprotaties šādā amplā? Bez problēmām, tomēr mēs jau esam profesionāļi, ja, un tas, ka viņš ir jaunāks, varbūt, ja, tas arī varbūt citam liekas dīvaini, ka treneris jaunāks, bet tāda nekāda problēma nav. Mēs esam profesionāļi, viens otru respektējam, cienam. Labi, novēlu tev labu vasaru, kārtīgi atpūsties, tagad gan dodies svinēt 3. vietu. Nu, tas bija Rinalds Sirsniņš.